sveiciens šajā 12. vlogmas dienā. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. You and me. Doesn't matter, it is Christmas in my heart, and I can promise. Jingle with me, baby. 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 Labrīt, mani mīļie, un sveiciens šajā 12. vlogmas dienā. Man ir neparedzēta rīta pastaiga, par ko es patiesībā ļoti priecājos. Bet Markus viņš šodien ļoti gribēja iet uz dārziņu ar kājām. Un es izdomāju, ka tā kā ārste man teica, ka man vajadzētu vairāk staigāt, es ļoti labprātīgi pieteicos aizvest Markus uz dārziņu. Tā kā jā, tikko viņu aizvedu, dodos atpakaļ mājās. Un ziniet, ko es jūtu? Ka es esmu šausmīgā formā, jo tiklīdz es eju mazliet ātrāk, es uzreiz esmu aizaustusies, bet nu labi. Man ir parīt sākas 7. grūtniecības mēnesis, tā kā nav jau ko brīnīties. Es nevaru gaidīt, ka es jutīšos kā ikdienā visu grūtniecību, lai gan lielāko daļu 5 mēneši apmēram es tiešām jutos fantastiski. Bet jā, šodien ir izcili pelēka diena, kā jūs redzat. Tāds ir, ka kāds ir aizmirsis ieslēgt gaismu, bet nu, ko darīt? Es vismaz priecājos, ka nav augsts. Labi, es gan esmu satruntulējušies 29 kārtās tieši tādi iemesli dēļ, lai man nebūtu augsti. Bet jā, ir patīkami īstenībā no rīta pastaigāties. Es varētu ieņemt vīra pozīciju, jo parasti Markus viņš grib iet ar vīru, ar tēti. Bet es varētu pārņemt šīs pastaigas, kamēr es vēl esmu gaidībās. Bet vēl viena lieta, ko es gribu atzīmēt. Es biju ļoti skeptiska attiecībā pret ugiem. Šis bija pirmais gads, kad es sev pasūtīju uzreiz 2 pārus. Es patiesībā iedvesmojos no savas Lauras, jo es viņus redzēju jau pagājušajā gadā. Man ļoti jāpatikās, kā viņai izskatās. Bet es izdomāju, labi, pavasarī es vairs nepirkšu viņus, nopirkšu rudenī, ko es arī izdarīju. Un ziniet, man jāsaka, ka ir viena no labākajiem apaviem, kādus es esmu pirkusi, jo pirmkārt, viņos vispār nesalst kājas, vispār. Pat tajos, kuriem ir šis zemais papēdis.
Un plus tu jūties super ērti. Tu jūties tā, it kā tu ietu čībās. Tā kā, ja jūs domājat par rugiem, es no sirds rekomendēju. Bet, protams, man galvenais ir, ka kājas nesāst, jo es ciest nevaru, ja kājas sāst. Tā kā jā, man mīļie, dodos uz mājām. Šodien būs tāda sagatavošanās diena. Man ir jāizbrauc uz veikalu, jānopērk pārtika, visu kaut kādi gardumi, lai gan es lielo pasūtījumu jau veicu Rimī, un viņi tūlīt atvedīs. Man vēl šādas tādas lietas ir jānopērk, ko es gribēju nopirkt pati. Tā man kāds zvana tūlīt. Ir kauns atzīties, bet pulkstens jau ir bez 15:01 dienā, un es tikai tagad tieku līdz jums. Bet es esmu atbraukusi uz Spici, jo man ir jāsadara šādas tādas lietas. Man ir jāapvieno patīkamais ar liederīgo. Pirmkārt man ir jāsfilmē reklāma, otrkārt man ir jāiet Rimī un jāpiepērk viss tas, kas man trūkst rītdienas friendmasam. Nav nekas daudz, bet tās bija lietas, kuras es gribēju nopirkt pati, kā jau minēju, piemēram, čiabata, tomāti, baziliks, kur es gribu pati pataustīt, kā saka. Tā kā jā, es nezinu, šodien atkal ir viena no tām dienām, kad man dienas slīd cauri pirkstiem, jo es atnācu mājās, bija jau pulkstens 9, pāri 9, tad kamēr es uztaisīju Emīlijai brokastis, kamēr es sataisījos, kamēr mēs paspēlējāmies ar Emīliju, tad atbrauc mamīti pie manis ciemos, kamēr es parunāju ar mamīti, tad Emīlija izdomāja, ka viņa būs maza vienkārši viesuļvētra, un mēs ar mammu, godīgi sakot, knapi ar viņu divatā tikām galā. Un jā, te nu es esmu pulkstens 1 dienā. Gribēju būt daudz ātrāk, bet kā ir, tā ir. Nu jā, un vēl es tagad, pirms es braucu, man tieši piezvanīja vīrs pārunāt pāris ļoti svarīgas lietas. Un līdz ar to, jā, es vēl nosēdēju mašīnā aptuveni 20 minūtes, lai izrunātu visu to, kas mums ir jāizrunā. Tā kā mieru, tikai mieru, man ir sarakstīts saraksts, kas man ir jādara, un jā, Spicē man ir jāizdara 2 lietas, un pēc tam mēs brauksim uz Rīga plazu, jo tur man ir jānofilmē vēl viena reklāma, jānopērk dāvanu karte manā vismīļākajā Nuglasā, un pēc tam man ir jānosūta attiecīgi paciņas, un jāizņem paciņa. Tā kā jā, bet tas, ko jūs nezināt un ko es neesmu jums teikusi, vakar mēs bijām visi mājā diezgan ilgu laiku, jo mēs vakar satikāmies ar mēbeļnieku, kurš mums taisīs virtuvi, pieliekamo, koridoru, vannas istabas mēbeles. Iespējams, ka tās vēl ir uz jautājuma, jo iespējams, ka tās mēs brauksim pirkt jau gatavas. Bērniem pilnīgi noteikti par mūsu vannas istabu vēl ir jautājums, jo mūsu vannas istabā izlietnē būs marmora virsmas. Līdz ar to tas ir jāveic uz pasūtījuma un jā, protams, kā garderobe. Tā kā vakar bija tāda svarīga lēmuma pieņemšana, bet tā kā šis te puisis Sergejs, ar kuru mēs tikāmies, viņš taisīja mums jau mūsu virtuvi dzīvoklī. Principā mēs esam pazīstami jau diezgan sen, un mēs sapratāmies no pusvārda. Un parasti ir tā, ka ja vīram ir lielāka teikšana, tad šajā gadījumā vakar runāju gandrīz visu laiku es, jo šajā ziņā nosaku visu es. Tā kā jā. Es dotajā brīdī ļoti negribu kāpt ārā no mašīnas, nezinu, kas man ir uznācis, es sāku cīnīties ar negribulīti, bet man ir, es teikšu tā, ka man ir uz abiem veikaliem, pulkstens jau ir 1, man ir 2 stundas 30, jo 3:45 man ir jāsvāc Markus no dārziņa un jāizvad viņš uz burtiņu skolu. Tā kā jā, jums interesē, kā paiet manas dienas, tad tieši šādi viņas arī paiet vienā skriešanā.
Un es tagad tā sāku domāt, nesaprotu, par ko tā mana ārsta teica, ka man ir pārāk mazkustīgs dzīvesveids. Es tā neteiktu. Nē, viņa neteica tā, ka man ir pārāk mazkustīgs dzīvesveids. Viņa teica, ka tas tā varētu būt. Bet, nu jā, dodamies filmēt reklāmu. Pavisam atklāta. Es pēdējā laikā jūtos tik nogurusi un tik bez spēkiem. Es jūtu, ka es spiežu no sevis ārā visu, ko var izspiest. Jā, es jūtu, ka šis konstantais stress un pārdzīvojumi par māju, bērni, vīrs, sociātīkli, darbi, nebeidzami vienkārši darbi, ka tu neredzi ne galna malas, pelēcīgais un lietainais laiks, šis te viss kopā ir man šeit varētu būt kronis, bet otrajā brīdī man šeit ir tāds pelēks mākonis. Es vedu Markusu tagad no burtiņu skolas, un es vienkārši sajūtos, es pat nezinu, kā izteikties. Un es zinu, ka katram no mums ir savas raizes, savu pārdzīvojumu, savi darbi, savu ikdienas dzīve, skrienošais režīms, jo mēs vienkārši dzīvojam tādā gadsimtā. Un es zinu, ka jūsu diena īpaši no tā, ka es pasūdzējos, nemainīsies, bet man gan palika nedaudz vieglāk. Jā, man jau miljonu reizi ir jāsaka paldies manai mammai, es arī cenšos viņai to pateikt arī ne tikai šeit, bet arī privāti. Es cenšos pateikt pēc iespējas biežāk paldies, jo man liekas, ja nebūtu viņa, es būtu jau pazudusi. Tepat ir stāsts par šo te galvenokārt, manuprāt, morālo atbalstu. Šis te morālais atbalsts, ko viņa sniedz un kopš, protams, gan morālais, gan fiziskais, bet pēdējā laikā tas, ka viņa brauc pieskatīt Emīliju, tas ir tieši tāds morālais atbalsts, jo es varu iziet ārā no mājas un vismaz uz pāris stundām nedomāt par mazo smalkmaizīti, kuru pēdējā laikā es šajā vlogmusā esmu teikusi to ļoti daudz reizes, bet viņa vienkārši... Viņa ir burvīga, bet viņa ir ļoti prasīga, un es neteikšu, ka man personīgi iet viegli, man arī nav bail to atzīt. Tā kā jā, paldies mammu, ja tu šo skaties, es tiešām novērtēju, paldies tev par to, ka tu esi bijusi braukusi 2 reizes nedēļā kopš Emīlijas dzimšanas. Mums ir finiša taisni, jo Emīlija burtiski pēc 3 nedēļām sāk iet dārziņā. Bet viņa ir pilnīgi gatava dārziņam, un es esmu pilnīgi par to pārliecināta. Es esmu pārliecināta par to, ka viņai būs labāk, foršāk dārziņā ar saviem vienaudžiem, kur viņa attīstīsies, jo es nekad arī neesmu to slēpus, bet, manuprāt, es neesmu tāda, kā lai to pasaka, es neesmu tāda mamma. Jā, es nekad neesmu pretendējusi uz ideālās mammas statusu, man nav bail atzīt, ka es viennozīmīgi tāda neesmu. Es ļoti mīlu savus bērnus, bet es viennozīmīgi, kā lai to pasaka, ir mammas, kurām šis viss notiek tā dabiski, radoši, viņas forši māk pavadīt laiku ar bērniem, izdomā visu kaut ko, un viss ir ļoti skaisti. Es neesmu no tā mamma, man sevi ir jāpiespiež, man nav tāda izdoma. Varbūt kādam tas izklausīsies nepareizi, traki un kā tā, bet tā vienkārši ir, un man nav bail to atzīt, un es ceru, ka varbūt, ja es atklāti par šo runāšu, varbūt kādu no jums sajūtīsies labāk, jo es zinu, ka šādās situācijās ir ļoti vienkārši justies vientuļai, domāt, ka, ak, Dievs, man tā ir tikai vienīgai, bet es neticu, ka es esmu vienīgais cilvēks uz šīs pasaules, kam tā ir, un tas ir pilnīgi normāli, tāpēc, jā, es ļoti priecājos, ka mēs drīz sākam dārziņu gaitas, jo ir laiks,
Bet mēs atgriezāmies mājās, pavisam nesen no burtiņu skolas. Biju Rimčikā, es pat neatceros, kad es ar jums pēdējo reizi runāju. Jā, es man liekas pēdējo reizi ar jums runāju, tad, kad es biju pie Spicas. Un tā arī tā diena ir pagājusi, pulkstens ir 5:30 vakarā. Es vienkārši nesaprotu, kur tas laiks skrien. Bet es principā izdarīju visu, ko man vajadzēja izdarīt, vienīgais, ko es neizdarīju, un es neesmu dikti priecīgi, es neizsūtīju balvas, ko man vajadzēja izsūtīt, jo vienkārši pakumātā, iedomājieties, ir decembra sākums, vidus, un pakumāti jau ir tik noslogoti, ka viņos nav brīva vieta, bet biju arī Rimčikā, kur ir mans lielais maiss. Gribu jums parādīt, ko es nopirku rītdienai. Pirmkārt, es iegādājos šos te cīsiņus Kārlēni, kuri jau ir vaļā, jo viņi ir sēd Emīlī, kamēr es biju pakaļ Markusiņiem. Mīļie mani, šie cīsiņi ir ļoti, ļoti, ļoti garšīgi. Šie cīsiņi garšo pēc cīsiņiem. Es viņus vienmēr ņemu Rimī klētī. Jā, viņi ir padārgi. Šāda te paciņa maksā 5 eiro, bet tie ir cīsiņi, kas garšo pēc cīsiņiem. Tad es ieraudzīju šādas te cepumu formiņas. Izdomāju, ka paņemšu, jo tā kā mazais runcis bišķi klepo, tad mēs izlēmām, ka mēs rīt paliksim mājās un no rīta izcepsim piparkūkas, jo mums vēl joprojām ir tā pati mīkla, kas mums bija. Tad es paņēmu avenes, rozmarīnu dekoram, netaisa skaļāk lūdzu pagaidām. Tad es paņēmu visādas vītinātas gaļiņas un salāmī uzkodu platēji, baziliks. Tad es ieraudzīju šo te Ziemassvētku kārumu ar piparkūku un mandrīnu garšu. Es gribu pagaršot. Jā. Iepriecini mani un pasaki, tu esi Markus paņēmusi. Jā, mēs jau esam mājās kādu pusstundu. Paldies, labi. Sveicien mājniekiem, es vēl mājā darbojos. Labi, davai būtu. Markus, vai tu vēlies pagaršot piparkūku mandarīnu šokolādes sieriņu? Nu, tev garšo? Markus. Garšīgs? Jā, vēl. Gribi vēl? Ai, vēl ir? Nā, es nopirku tikai, ņemēr. Es nopirku tikai vienu gadījumā, ja viņš nebūs garšīgs, jo ir bijuši gadījumi, kad mēs novērkam sieriņus, kur izskatās ļoti garšīgi, un viņi vispār nav garšīgi. Banāni. Paņēmu šo te dārzeņu maisījumu, jau gatavo, kur ir sarkanais kāposts, baltais kāposts un burkāni, jo šodien taisīšu vrapu. Paņēmu vistiņu vrapam. Paņēmu šo te baltmaizi, jo, protams, ka es rītdien taisīšu maizītes. Paņēmu citronus ūdentiņiem. Tad es pavisam nesen atklāju jaunu pasauli. Nāc izmeta dārā. Pavisam nesen atklāju jaunu pasauli, un es neatceros, kurā no sūtījumiem šī lieta bija ielikta. Man liekas, man Rimī viņu atsūtīja vienā no paciņām. Tas bija, man liekas, kad es saņēmu paciņu uz 18. novembri. Tur bija šis te tuncis ar zaļajiem pipariem un citronu eļu. Un es jums teikšu, šīs tuncis ir vienkārši fenomenāls. Es viņu varētu ēst
vienkārši tāpat. Jā, viens iepakojums ir jau saplīsis, viņš ir maisā, bet jā, ja jūs neesat mēģinājuši kājas tunci izcils, tad es nopirku divpusējo skoču, tāpēc, kad man pāris ļoti manas foršās gleznas, kuras man bija pie sienas, bet kuras bija piestiprinātas īpaši parocīgā veidā, sāk krist nost, līdz ar to man vajadzēja nopirkt divpusējo skoču, lai viņas atkal pieliktu. Tad, protams, ka Emīlijai salvetes, tomāti, mums bija beigusies sāls, tortillas vrapiem, dilles dekoriem, un tad es paņēmu 2 Kelloggsus, savus mīļākos Kelloggsus Frost, savus mīļākos Kelloggsus, kas ir Kellogg's Mani mīļākie. Jā, un Markusa mīļākie Kelloggsi. Tā kā jā, tas ir viss, ko es paņēmu. Jā. Tā kā jā, tas ir viss, ko es paņēmu šoreiz. Galvenokārt šīs ir lietas balītē un nekas tāds nopietns, ko varētu ēst nedēļas garumā, bet, es domāju, ka mēs brauksim uz veikalu vai nu sestdien vai nu svētdien, jo principā mēs neesam veikalā normāli bijuši un iepirkušies. Es pat neatceros, cik ilgi es visu laiku ieskrienu veikalā, nopērku kaut ko vakariņām, vai arī mēs pasūtam kaut ko, un tas nav pareizi, jo labs veids, kā ietaupīt naudu un finanses ir sastādīt sarakstu ēdienkarti, ko tu ēdīs nedēļas laikā, un attiecīgi sarakstu un doties uz veikalu. Jo, pieņemsim, es bez saraksta veikalā esmu pazudis cilvēkus. Tā kā jā, man mīļie, es domāju, ka es novākšu visu šo. Tad nākamais plāns, uzdevums, ko es gribu izdarīt, ir pielikts. Nākamā lieta man ir jāieber bērnam čokopopsi, kas varbūt nav īsti pareizi pirms vakariņām, bet who cares? Galvenais, ka bērns ir laimīgs. Jā, es esmu nonākusi līdz šādai mamošanas stadijai. Tad es pielikšu šīs bildes atpakaļ, un tad jau ķeršos klāt vakariņām. Vai man vispār ir jāstāsta, kā mums šovakar gāja? Es domāju, ka mani zilie loki visu parāda, un tāpat man liekas, ka man ir viss uzrakstīts uz pieres. Šis viennozīmīgi bija viens no tiem vakariem, kad es skaitīju visu laiku līdz 10, lai neuzsprāgtu. Šis viennozīmīgi bija vakars, kad es nedaudz paraudāju bez palīdzības, un šis viennozīmīgi bija no tiem vakariem, kad es nācu ar spilvenu uz vannas istabu paklēgt spilvenā. Ak, Dievs! Ārprāts, pat man acis neturās vaļā, un man pilnīgi godīgi jāatzīstās, ka šis ir no tiem vakariem, kad es nenovācu virtuvi. Es par brīnos, ka es saņēmu spēkus un iegāju dušā, jo man pietrūka šitik, lai es aizmigtu gultā ar visām drēbēm un visu kosmētiku. Bet, ja ir viena lieta, ko es esmu sev iemācījusi, tas ir piespiest sevi vakarā nomazgāt kosmētiku. Jo jā, ticiet man, manā dzīvē ir bijuši pietiekami daudz rīti, kad es pamostos ar kosmētiku no iepriekšējā vakara, kas nav ļoti labi un viennozīmīgi atspēlējas uz tavas sejas pēc gadiem. Bet jā, šodien viennozīmīgi bija ļoti grūts vakars, un grūts tādēļ, ka es laikam nebiju emocionāli tam noskaņota, jo vīrs vēl joprojām nav mājās, pulkstens ir nedaudz pirms 10 vakarā, bet viņš ir mājā un montē visu saistītu ar santehniku, un, protams, ka to darīs viņš, jo tas ir viena no viņa biznesa sfērām. Bet jā, šī viennozīmīgi nav tā priecīgākā diena šajā vlogmasā. Es domāju, ka šī diena viennozīmīgi ierindojas top 1 no lejas daļas. Dalos ar pavisam reālu realitāti, kāda ir. Bet jā, man mīļie, es domāju, ka es finišēšu šo vlogu, jo man ļoti, ļoti nāk miegs, bet man vēl jānoliek bērni gulēt, jo es nezinu, pēc cik ilga laika būs vīrs. Un jā, paldies, ka bijāt ar mani, paldies, ka skatījāties šo vlogmas dienu numur 12, un tiekamies jau vlogmas dienā numur 13, mīļie, rīt mēs pārkāpjam vlogmasa otrā pusē. Ai!
Ar labu nakti un tā!